Čau visiem! Šodien 24. augusts, 27. gada svinam Ogres pilsētas svētkus. Šajā video parādīšu, kas šobrīd notiek. Pulkstens bēram 11. Un šeit redzama svētku programma. Te bija vakardienas pasākumu un šeit šodienas. Te lielāko daļu teritorijas aizņem milzīgais svētku gada tirgus. Pēc programmas viņš no pulkstens 11. Tieši tagad ir sākās līdz pat oficiālā daļa līdz pat pulkstens 4. Bet tā kā organizēta pateica, kad tirdziņu dalībnieki nedrīkst novākties ātrāk par 4, bet var šeit uzturēties, tirgoties līdz pat vēlam vakaram. Tā kā ļoti iespējams, ka daudz to arī izmantos. Tagad parādīšu, kas notiek kultūras nama priekšpusē laukumā. Atbraukuši bruņoties spēki. Šobrīd pilnā sparā notiek pludmales volejbola sacensības. Un es virzos tagad iekšā tirgu. Esmu uz Brīvas ielas, Gājēja iela. Pulkstens 2 minūtes pāri 11. Šoreiz izvietojums tāds, ka uz Brīvas ielas atrodas viss, kas saistīts ar pārtiku, mājražotāji, ēdinātāji. Un te ir uz laukuma redzam ļoti skaista skatuvīte. Šeit vēlāk būs dažādi priekšnesumi un noprot, ka arī vakara koncerta daļa. Daudz Latvijas slavenas grupas būs Ogrē šovakar. Savukārt tagad es virzos uz amatnieku ielu, kas izvietot Bērzu alejā. Parādīšu, kas tur notiek. Šogad gada tirgus pilsētas svētku ir īpaši liels. Kā redzat, tirdziņš arī turpinās pāri krustojumam. Bērzu alejas. Tūlījās būs sasniedz amatniecības tirgus daļas otru pusi galu. Apskatīsimies. Un šeit cilvēki sanākuši skatīties uz laivotājiem. Autoskola konsultāji, Kalni, Ogres teātris, Selvils būvē. Nesat štaku picē blakus, tad mums pie picas ir slāga netiks, bet savsēdienas jau līdz tagad ar kultūras centrs. Atpūtas graužas. Pacēpties arī ir? Nedzird. Godi bija noslēpušies kaut kur izšķils, godi bija noslēpušies. Neiet uz tā. Amatniecības daļa izstaigāja, tagad virzās apkārt uz pārtikas sektoru.
Tad virzos apkārt uz Brīvības ielu. Nu, re, es apkārt uz Brīvības ielas. Kā redzat, turpat pusstundu pagāja, kamēr iztaigāju amatniecības sektoru. Tagad izejam pārtikas daļu. Izvietot līdz pat Rīgas ielas galam. Brīvības ielas galam. Mums Renāri, mums jāpagaid naudiņa. Reice naudiņa. Jā, bet tu prātīgi, ne? Un tūlījās būšu sasniedz Brīvības ielu galu. Jau, principā, noslēdzošais posms. Kā redzējāt, tirdziņš patiešām ir plašs. Ja ir iespēja, atbrauciet, var pagūt. Kā video sākumā teicu, oficiāli ir līdz 16:00, bet tirgotājiem ir atļauts, ja ir vēlēšanās, var palikt līdz pat vēlam vakaram. Kā pieņem, ka daļa arī šo izdevību izmantos. Čau, uz tikšanos kādā no nākamajiem video.